Diskusija ir vietā, jo mēs turpinām vēl joprojām Rail Balticu būvēt kā Bentley ar ekstrām. Pilnā izmērā, bet atļauties ne tikai Bentley nopirkt, bet arī viņu uzturēt Latvija nevar. Vienkārši tam nav naudas ne uzbūvēt, ne pēc tam to uzturēt. Un kāds labums no tā būs Latvijai. Tieši tāpēc ir jautājums par totālu šī projekta pārskatīšanu, kas būs Latvijas interesi. Šobrīd, esošajā fāzē, esošajā izskatā, tas būs caurbraucošs dzelzceļš, bez pienesuma Latvijai, jo viņš iziet cauri Latviju, caur pašu mums neizdevīgāko geogrāfiski vietu, kas nesavieno nec lielākos Latvijas centrus, kā piemēram tas ir Igaunijā, kur Pērnava savienojās ar Tallinu, kur ir tiešs labums, lokāls labums tam. Mums nec osta, nec galvaspilsēta, nec arī kādas pilsētas savienojās. Bet mums ir dārgākais posms no objektīva, arī no 5 upju šķērsošanas, 5 tilti. Dārgi to ir uzbūvēt, naudas tam nav. Tieši tas iemesls ir diskusijai, ka mums ir jāpārprojektē, jāpārskata projekts līdz tam, ko mēs vispār varētu atļauties arī par to Eiropas naudu uzbūvēt. Jo, kamēr mēs šeit sēžam, tilts pār Hesa baseinu turpina tikt projektēts. Projektē par 880 miljoniem turpina dubulto tiltu projektēt. Visur jau pieņems lēmums, ka tas jau vairs nav pa prātam, nav pa kabatai, bet projektēšanas uzdevumus un izpildītājs turpina projektēt. Tieši to, ko mēs nebūvēsim. Tad tērējam naudu un procesu un tagad vadam procesu, lai paskatītos, kā nu tur beigās sanāks. Atstāt nākošajiem smelt to putru ārā. Tāpēc mans priekšlikums ir tāds, ka mums ir objektīvi jābūt šī diskusijai, kas ir Latvijas intereses, ja reiz mums nav nekādu atkopšanos ceļu, ko mēs tad beigās būvējam. Kā mēs savienojam? Vai tilts un ceļš caurbraucošs cauri Latvijai ir vispār pamatots? Vai mums ir iespējas atkāpties un iet uz to, ka mēs tomēr nebūvējam pār Hesam to tiltu? Mums ir 2 tilti jāpārbūvē pār Daugavai. Gan pie Hesa, kas ir nežēlīgi dārgs, nav mums par kabatai un nedod mums pienesumu, un arī Rīgā. Varbūt izdomājam tomēr, kā izvadīt trasi cauri Rīgai, nebūvējot trasi pār Hesam, savienot Rīga, lidostu Rīgu un pa esošiem dzelzceļu uzbērumiem to izdarīt maksimāli efektīvi. Mums vēl tam ir laiks, un vēl laiks ir izmantot šo iespēju neuzbūvēt nepareizi, jo mūsu bērni visi uzturēs to, ko nevarēs atļauties ne Latvija kā tāda, ne Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc uzlikt šo nastu tikai tāpēc, ka mums nav pa spēkam un nav dūšas pateikt, kad ir jāpārskata lietas un nosaukt lietas īstos vārdos, tas viss veļās tieši tāpat kā Air Baltics uz priekšu. Nākošā deva, nākošais sasaukums, nākošā valdība un to kartupeli tikai stumj ar kājas spēr uz priekšu. Tas pats ir Air Baltics, Rail Baltics, identiski stāsti. Atklāti pasakam, atklāti novērtējam, atklāti veicam izmaiņas un atklāti izvērtējam, kādas ir mūsu opcijas. Tāpēc šo diskusiju lūdzu uzliekam politiski, valstiski. Savādāk tas viss beigsies ar traģēdiju, kur mēs vienkārši grūdīsim nodokļu maksātāju naudu. Kolēģi aicina par to nopietnu padomāt.